Ar saviem rīčukiem. Sigulda, Kordes trase, svētdienas rīts, 3 braucieni, 1 čempions. Sigulda ir raksturīga to, ka ir drausmīgi daudz avoti. Un trasi mainās pēc katra otrā braucēja. Tā kā, ja teiksim, tu ieplāno dubļos vienu līniju, tad pēc 2 braucējiem viņi savādāk un viņi nevar izbraukt. Tā kā, tur bāgi jāuzmanās. Šorīt no rīta krītu dubļos. Veco traumu bišķiņ atkal uzjundīja. Un tā bišķi piesardzīgāk jābrauc. Bet, lēnām es domāju, ka tas nebūs. Leģendārās Kordes trases līkloči, virāžas un lēcieni šogad ieguvuši citu veidolu. Ātrums, ātrums un vēlreiz ātrums ir šī čempionāta vizītkarte. Es vakar treniņā tur nokrita bišķi tā. Nīnu augšs tā un tur priekšā tā priekšņas kulnī, tā nosdaivā nosēdināja. Tev uz tramplīnu? Jā, uz šitā paša treniņā tā sanāca. Tā nebija easy game, bija galīgi traki šoreiz. Kāda ir vispār trasa pa traku? Trāka trāsa, bet interesanti, reiku apmet kulinīt. Interesanti, bet trāka, bet forši tiešām Ervīns pacenties cepurnost. Sacensību kalendārs kalnu nobraucienā šosezon ieviesis būtiskas pārmaiņas Baltijas reģionā. Šeit pat septembrī notiks Baltijas kausa izcīņas pēdējais 5. posms. Aizvadīto braucienu skaits sakrāts pietiekoši dažādu līmeņu mačos. Turklāt Latvijas labākā titula īpašnieks ir firmas zīme. Tā uzvaras recepte. Kārtīgs treniņš. Fiziskais, protams, jābūt fiziskā, nevar braukt bez spēka šeit, jo trasa nogurdina. Un, protams, arī dušas, jābūt dušām, lai šo visu izlaiž kārtīgi ātri. Kāds ir ātrums te, ka nāk lejā? Diezgan liels, tev ir tā normāli, un tad, kad iesēdini, tur ir beigas pātrinājums. Es pieļauju iespēju, ka 50, 60 varētu būt, ja pat bišķi ātrāk. 3 trases, katra maksimums 1,5 kilometru gara, un uzreiz pirmajā nobraucienā pārbaudījums dubļi. Kur saulīte silda kalna pakāja savs un patīkams, tomēr meža sekcijās bremzes piesistas ar smiltīm un ūdeni, līdz ar to rodas ķeza. Saldais ēdiens skatītājiem ir otrais brauciens, garākais pēdējos gados veidotais tramplīns. Tā jauda 20 metru. Atgūt zaudēto trases augšā nav iespējams, tomēr šovs skatītājiem ir garantēts. Par Latvijas čempiona lauriem cīnījās 3 klašu braucēji – hobija, juniori un elites. 14 braucēju konkurencē par visnotaļ kolorītās hobija klases čempionu tika kronēts Krišjāns Lejnieks, kurš par nepilnām 5 sekundēm bija ātrāks par pērnā gada uzvarētāju Vitāliju Balodi. Junioru grupā uzvaru izcīnīja Ancis Blumbergs, elites klasē karalis ir viens – Kārlis Kišūro. Visu par downhill Latvijā un mūsu sportistu startiem tu joprojām uzzināsi no mums. Bet noderīgu informāciju internetā atradīsi arī te rotos.lv. Atceries, Baltijas mači septembrī, turpat Kordē. Es domāju, ka pēdējais... Viņš būs nemīt!